Esiet klātesoši, kāds laiciņš jau nav runāts, iet ēterā. Ir sajūta, kad vēlos iedot savus 5 kapeikas no sevis šajā laikā, izstāstot nosacītas aktualitātes, kas varbūt var palīdzēt norientēties laikā un telpā. Tāda liela vēstījuma nebūs, jo nav vērts. Kam jānotiek, tas notiksies, un tam arī vajadzētu notikties. Nav iespējas izvairīties no tā, kam jānotiekās. Līdz to tādu īpaši kaut kādu vēstījumu, no kā piesargāties, tā kā nebūs. Bet ir tā sajūta, kad kaut kas tuvojās, un 2024. gads, es domāju, varētu būt ļoti liels pārmaiņu gads. Tas, kas man likās jau pirms varbūt 2-3 gadiem, ka tūlīt šīs lielās pārmaiņas notiks, tas tā kā netika piedzīvots, bet es pieļauju, ka tas nākamais gads visādā ziņā. Un tie procesi, kas notiek, un tās ekonomikas, kas grūst šobrīd, tie skaitļi, kas skrien uz leju, tas bezdibens, kas pavarās finanšu pasaulē, viņš nevar atstāt bez sakām kopumā visu to tīmekli, kurā mēs atrodamies. Kaut kādā ziņā viss ir kļūst tik savienots, kad krītot vienam, jākrīt arī citiem. Tā kā visdrīzāk tas ir gada jautājums, kad mēs tiešām piedzīvosim tādas brīnumainas pārvērtības. Tas ir par to. Par visu pārējo, kā saka, aktieri spēlē savas lomas, izrādes notiek. Tad, protams, tās aktuālākās ir par lomām, kuras mums vajadzētu sākt spēlēt. Ir aicinājums, piedāvājums, nav jau spiest lieta, bet ir piedāvājums tātad sākt domāt par lomu vecāks 1, vecāks 2 un tā tālāk un tā tālāk. Es aicinu cilvēkus vienkārši uz to visu paskatīties tā kā plašāk, nenopietnāk, kad tas ir tā kā varbūt tāda tā kā zīme, varbūt aiziet mums no tām lomām, kas tā kā vairāk, varbūt nav iederīgas. To es nerunāju, protams, par māti un tēvu, bet tā kā paskatoties plašāk vispār, kad ir aicinājums, ejam prom no tām vecām lomām, tagad vilksim jaunas lomas. Tad mēs to varam izdarīt, mēs varam aiziet no visiem tiem personificējumiem un visām tām, kurā kaut kādā ziņā esam ierīmēti tādā sociumā. Varam droši doties projām, kur ir uzsaukums, bet nav jau, kā saka, spiesta lieta atkal iet un pieliekot tās maskas, kas tā kā ir piedāvājumā. Mēs varam izvēlēties savas un kļūt nevis par tur vecāku 1, vecāku 2, bet varbūt par katrs izdomā pats radošs iespēja izpausties. Tā ir tā vēl viena lieta, ko es gribēju izstāstīt, ka mums kaut kā, mēs pārāk nopietni uztveram to visu, kas notiek. Un otrs, kad kaut kāds jau simbolisms tajā visā ir, kaut kādas ceļa zīmes, ir tā kā tās lomas spēles, viņas atkal tiek iezīmētas. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pateikt, pastāstīt pārdomas par izglītību. Kopumā jāsaka tā, ka mēs atrodamies tiešām ļoti tādu lielu pārmaiņu priekšā, un var teikt, mainās laikmeti,
mainās vērtības, mainās vairāk vai mazāk viss, ko mēs tā kā varam aptvērt. Līdz ar to arī izglītība kā tāda, viņa būs pilnīgi savādāka. Līdz galam tās durtiņas nav atvērušās un īsti skaidri to visu vēl nevar noformulēt, ir sajūtas. Par to es ļoti daudz dalījies, kā man liekas, kāda būs izglītības platforma, kādas būs tās vērtības, kādas būs tās prasmes, ko attīstīt, kas būs iederīgs jau jaunajā laikmetā un jaunajā sabiedrībā, kas sāks veidoties caur šīm pārmaiņām. Un tas būtiskākais man liekas, kad ir saprast, kad jo vairāk mēs tā kā patērējam to, kas tā kā vairs nav iederīgs un kas ir vecs, nolietojies, jo mēs tā kā apaugam vairāk ar tādu tā kā nogulsnēm, putekļu kārtiņām, ko pēc tam vajadzēs papildus laiku, lai no tā kā atbrīvotos. Kaut kādā mērā, vismaz tie, kas klausās mani, saprota, ka tā kā bija, tā kā vairāk nav vēlme to atbalstīt un to piedzīvot, bet kā dzīvot pa jaunam arī īsti nav tās zināšanas vēl un pieredzes un prasmes. Tāpēc ir tas stāvoklis tāds ļoti, no vienas puses nepatīkams, jo ir tāda liela neziņa. Un tas stāvoklis ir tāds tā kā, vissliktākais, salīdzinot ar to, kad es zinātu labo vai slikto tajā visā, vismaz tad man būtu skaidrāk, kur to kāju likt tālāk. Attiecībā par šodienas situāciju ir diezgan grūti pieņemt tos lēmumus, tāpēc, ka nav tās bildes, nav tās sajūtas līdz galam un nav nekādu tā kā arī piemēru, kam tā kā varētu sekot. Līdz ar to, man liekas, tādā izglītības kontekstā drīzāk šis tāds tā kā nogaidīšanas laiks, lai sagaidītu to brīdi, kad tas priekškars pavērsies un līdz ar to būs jauna izrāde, jaunas ainas un jauni aktieri, jaunas iespējas izspēlēt jaunas lomas un tā tālāk. Šajā brīdī neko ieteikt, neko paņemt, bet, manuprāt, tas, ko es vēlos pateikt, ir kad varbūt ir laiks kā apstāties no tā skrējiena, kas ir tajā sociumā, arī tajā skolu dzīvē, un tā kā rast iespēju tā kā palielināt to ātrumu un tā kā jo samērā drīz iespējams vajadzēs mainīt pārmaiņas, vajadzēs uz citām sliedēm braukt. Tā kā tas varētu būt kaut kādā ziņā varbūt pārēj uz tādu brīvāku mācību formu, tālmācība, mājmācība. Jā, tas ir tas legālais lauciņš, protams, ir iespējas arī neizvēlēties neko no tāda cilvēku statusā esošiem. Īsts tāds vēstījums, kas nav vēstījums, un ja būs kāda aktualitāte, kāda ziņa, tad atkal izveidošu kādu video. Tā.